Spalgais sals un pieputinātā sniega kupenes ir kā apliecinājums nu pat Madonā realizētā ielas kaķu labturības un sakoptības projekta nepieciešamībai. Tā ietveros tika izgatavotas un uzstādītas 3 kaķu mājiņas barotavas sterilizēto kaķu koloniju vēsturiskajās uzturēšanās vietās. Iepriekš šīs vietas tika sakoptas, savukārt pašas mājiņas apstrādātas ar pretblusu līdzekli, bet dzīvnieki attārpoti un sterilizēti. Šis projekts ir izteiktiem ielas bezsaimnieku kaķiem, kas ar cilvēku nekad nav kopā dzīvojuši. Līdz ar to viņus arī tam nevarētu piespiest. Ir mums bijuši mēģinājumi, kad mēģinam pieradināt jau varbūt lielāka vecuma to ielas kaķi. Viņš to nesaprot, viņš nemāka, viņš aizstāvas visiem iespējamiem spēkiem. Taču, kā uzsver Laura, pilnīgi bez cilvēku palīdzības šis dzīvnieks nespēja izdzīvot. Tādēļ, neraugoties uz sabiedrības dažādu attieksmi pret klaiņojošajiem dzīvniekiem, meklēt iespēju palīdzēt. Mēs saskatījām, un arī likums tomēr to tā ir šobrīd noformulējis, ka ielas kaķītis ir sterilizēts, viņš drīkst uzturēties dzīvojamo māju tuvumā. Un tad vieniem cilvēkiem tas it kā netraucē, viņi pat pabaro, ielaiž pagrabos sildīties, kaķi mēdz uz mašīnām lekt, un tomēr viņi meklē arī to patvērumu. Savukārt citiem cilvēkiem tas nepatīk. Tas ir saprotams, mēs arī tā kā nevēlamies uz to uzspiest, ka tikai kaķiem būtu pilsētā jādzīvo, bet viņiem tā tad ir jāsadzīvo. Gūstot atbalstu Cemeks iespēju fondā, sadarbībā Rīgas biedrību Šriga Neša un meistaru Sjatoslavu Mihailovu tapušas siltinātas mājiņas ar atsevišķu gulēšanas un ēdināšanas zonu, katrai mājiņai piešķirot savu adresi un īpaši izstrādājot kārtības noteikumus. Gan vide ir sakoptāka, gan tiem dzīvniekiem arī ir, kur palikt, viņi ir pabaroti. Gan tā ēdināšana ir vienā vietā, nevis kā kādreiz mums nāca arī sūdzības, ka tiek baroti un mests pa logiem ārā zivju galvas un visu viņi tiek baroti dažādās vietās. Šobrīd barošana ir sistematizēta, pienākumi brīvprātīgo starpā sadalīti, taču tas neliedz barošanā iesaistīties arī sabiedrībai. Mums ir tā izveidots, kad ir konkrēts barotājs, kas arī nāk un baro, jo barojam ar sauso pārtiku pārsvarā un tiek arī mainīts ūdens. It kā jau var nākt un nolikt, bet vislabāk, ka tā būtu tā sausā pārtika, nevis pārtikas atlikumi no sava galda. Līdz ar projektu atrisināt arī problēma, ko savulaik radījušas žurkas, eži un citi dzīvnieki, izvazājot nekontrolētajās vietās atstāto ēdienu. Savukārt šobrīd ziemas mēnešos visaktuālākā ir kaķu paglābšanās no sala, jo vēsturiski ierastie daudzdzīvokļu māju pagrabi pēc renovācijām tiek slēgti un kaķiem kļūst nepieejami. Sociālajos portālos pamanījām šāda tipa mājiņu, kurā ir apvienot tas viss kopā, un tas šķita kā lielisks kompromiss gan tai cilvēku vēlmei palīdzēt dzīvnieciņiem, gan arī tā teikt sapratni par pārējiem līdzcilvēkiem, ka tam ir jānotiek tādā sakoptā veidā. Sadarbībā ar Madonas pilsētas pārvaldnieku un veterināru ārstiem jau vairākus gadus biedrība īsteno arī programmu Noķer, sterilizē, atlaid. Otra lielākā darbības joma ir pagaidu māju došana dzīvniekiem. Cilvēki bieži jaudz, zvana mums prasa, kā uz jūsu patversmi varētu dzīvnieciņu nogādāt. Mēs neesam patversme. Mums nav tādas vienas, varbūt lielas telpas, ēkas vai kaut kā tam līdzīga. Mēs šīs pagaidu mājas, tā tad nozīmē to, ka kaķīšus, kaķēnus, kas ir pieklīduši, uzradušies uz ielām un kas ir, piemēram, vai socializējumi, vai kas ir izteikti kādreiz māju kaķi bijuši, tos mēs ņemam pie sevis. Tā sacīt paralēli mūsu pašu dzīvnieciņiem, viņi laiku mitinās, mēs viņiem meklējam īstās mājas, ja nepieciešams apkopjam, ārstējam. Līdzekļi biedrības darbam galvenokārt tiek piesaistīti ziedojumu veidā. Sabiedrība ir atsaucīga un nepieciešamais līdz šim allaži ir bijis saziedots gan ikdienas darbam, gan akūtiem gadījumiem. Biedrības aprūpē nonāca kaķītes Podziņa, kura bija ļoti smagi traumēta. Tā mēs bijām tikko uzsākuši arī darbību, mums naudas bija ļoti minimāli, un ieliekot šo uzsaukumu un kaķīša bildes, ka mums vajag palīdzību gan operācijai, gan zālēm, cilvēki 24 stundu laikā saziedoja vajadzīgos līdzekļus. Biedrībā Madonas dzīvnieku draugi apvienojušies 7 domu biedri. Projekta ietvaros tiem pievienojušies vēl 3 palīgi.